Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jums ir Asus G553V portatīvais dators un nepieciešama garantijas pārbaude, šeit ir detalizēta instrukcija, kā to izdarīt soli pa solim. Sākumā ir svarīgi noskaidrot, vai jūsu ierīcē joprojām ir spēkā esoša garantija. To varat izdarīt, apmeklējot Asus oficiālo mājaslapu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jums būs nepieciešams ierīces sērijas numurs, kuru var atrast uz datora apakšējās malas. Pirmais solis ir veikt bezmaksas diagnostiku. Daudzi servisa centri piedāvā šo pakalpojumu, lai noskaidrotu, kas tieši ir jūsu ierīces problēma. Jūs varat sazināties ar tuvāko Asus servisa centru vai apmeklēt viņu mājaslapu, lai atrastu tuvāko vietu. Veicot diagnostiku, varat uzzināt, vai problēma ir saistīta ar aparatūru vai programmatūru. Otrs solis ir sazināties ar servisa centru, lai ieplānotu vizīti. Daži centri piedāvā ērtu iespēju saņemt ierīci pie durvīm. Tas ir īpaši noderīgi, ja nevarat apmeklēt servisa centru personīgi. Uzņēmums nosūtīs kurjeru, kurš paņems jūsu datoru un nogādās to uz servisu. Šī pakalpojuma izmaksas var atšķirties, tāpēc ir ieteicams iepriekš noskaidrot cenu. Trešais solis ir aizpildīt garantijas pieprasījumu veidlapu. Tas parasti ir pieejams servisa centrā vai tiešsaistē. Jums jānorāda informācija par ierīci un problēmu, ar kuru saskaraties. Ir svarīgi būt pēc iespējas precīzākam, lai speciālisti varētu ātri diagnosticēt un atrisināt problēmu. Kad jūsu laptops ir saņemts servisa centrā, speciālisti veiks rūpīgu diagnostiku. Ja jūsu ierīcē ir nepieciešama remonts, jums tiks sniegta detalizēta informācija par to, kādas darbības tiks veiktas un kādas būs izmaksas. Pirms remonta uzsākšanas jums jāapstiprina šis piedāvājums. Ja jūsu laptops ir jāremontē un tas ir garantijas ietvaros, jums, iespējams, nebūs jāmaksā par remontu. Taču, ja garantija nav spēkā vai ja bojājums nav sekts ar garantiju, jums būs jāmaksā par remontu. Ir svarīgi zināt, kādas daļas tiks nomainītas un kādas ir garantijas prasības attiecībā uz remontu. Pēdējais solis ir saņemt jūsu ierīci atpakaļ. Ja jūs izvēlējāties pakalpojumu saņemšanu pie durvīm, kurjers atvedīs jūsu datoru atpakaļ uz jūsu norādīto adresi. Pārliecinieties, ka pirms ierīces saņemšanas vēlreiz pārbaudāt, vai visas iepriekšējās problēmas ir novērstas. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, nekautrējieties sazināties ar servisa centru, lai gūtu skaidrību par veiktajiem darbiem un garantijas nosacījumiem. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.